Es esmu Ilona Raumulē, es esmu porcelāna māksliniece, kas ceļo pa pasauli un strādā dažādās rezidencēs. Un šodien mēs runāsim par porcelāna lustrām. Bet sāksim ar porcelāna vēsturi, kas sākās Ķīnā, protams, un tas ir vairāk nekā pirms 1000 gadiem. Džingadženā, kas ir Ķīnas vidienē, jo tur atrada to kaulīnu. 13. gadsimtā Marko Polo ieveda caur zīda ceļu porcelānu Eiropā, un kopš tā laika viņš bija ļoti populārs. Viņu nosauca pat par balto zeltu. Tad cena bija ļoti augsta, un to nekurš katrs varēja atļauties. Un tāpēc eiropieši garus 4 gadsimtus alķīmiķi un visādi iespējamie tehnoloģi, tā laika tehnoloģi, mēģināja atrast to recepti. Un beidzot, Meisenē, pie Dresdenes Meisenē, to izdevās. Un kopš tā laika, uzreiz 20-30 gadu laikā, pa visu Eiropu bija uzceltas ļoti, ļoti daudz rūpnīcu. Apmēram tajā laikā arī parādījās kā Ķīnā, tā Eiropā zeltīšana. Tātad tagad mēs varam pāriet pie kas ir lustras. Lustra, tas ir atšķīdināts zelts. Sākumā tās bija zelta lapiņas, kuras šķīdināja skābē un jauca ar visādām eļļām. Tas bija arī ķiploka un medus. Viņi pārvērtās tādā šķidrā eļļainā konsistencē, un to varēja ar rotiņu uzkrāsot, jeb ar spalvu. Tātad sāksim ar visvērtīgāko augstu procentu, kas bija 24 karāti. Un viņš ir pilnīgi matēts, un mēs viņu saucam par antīko zeltu, un viņu pēc piededzināšanas viņu jāpulē. Tātad tālāk ir glans, tie spīdīgie zelti, ko mēs redzam šeit uz galda. Tie spīdīgie zelti var sākties no 4% līdz 12%. Un kā jūs redzat, jo zemāks procents, viņš ir mazāk noturīgs pēc dedzināšanas, un kā jūs redzat, uz šitās osas ir jau norīvēts ar laiku. Porcelāna krāsas tās ir piededzinātas un viņas nedilst nost, bet zeltu vajag viņu uzmanīgi mazgāt un kopt, lai viņš ir ilgāk noturīgs. No 18. gadsimta, kad zelta lustrēšana visās porcelāna rūpnīcās bija plaši izplatīta, citu lustru principā tad vēl nebija. Tās radās daudz vēlāk. Atšķaidot citus metālus, daudz visādas krāsas, un daudz no viņiem ir zelta saturošās. Tātad platīna, kas arī ir zelta saturošā, un tās ir visas zelts. Arī rozā lustras un visas šitās lilā, rozā un purpura, un arī tās zilās, principā, viņas visas ir zelta saturošās. Un arī es pie viena arī varu parādīt, te ir dažādi zelti, te viņiem dažāds procents. Tie ir itāļu zelti no Kolarobija rūpnīcas, viņi ražo tikai visādas krāsas un zelta lustras. Un te es ļoti labi jums varēšu pierādīt, ka šeit ir plānāks un viņš aiziet uz lilā. Tas ir zelts, un te viņš aiziet uz lilā un dažreiz uz rozā, no attiecību, cik tur daudz. Lustrēšana pati pa sevi uz matētas virsmas dod šitādu efektu. Tātad nekāda, viņa nespīd. Tātad spīd glazūra. Rūpnieciski visas lustras un zelti tiek piededzināti kā pēdējais dedzinājums. Tātad no sākuma ir virsglazūras apgleznošana, uz šitās lielās apaļās kandas jūs varat redzēt tur gleznojumu pa virsu, un to piededzina, tur varētu būt vairāk dedzinājumu, un zelts apmēram temperatūra tā pati, ap 800 grādiem. Ja krāsas, visas virsglazūras krāsas, viņas izskatās pirms dedzinājuma tādas pašas, kādas būs pēc dedzinājuma, tikai spīdīgas, tad ar zeltināšanu ir pilnīgi savādāk. Visas lustras praktiski ir vienā krāsā, tāda brūneļaina konsistence. Jā, tā kā tur ir daudz mazāk iespējas, kā ar viņu var gleznot, tāpēc, ka viņa diezgan vienmērīgi noklāja. Var dekorēt tātad lapiņas un kaut kādus smalkākus zīmējumus ar spalvu, kā piemēram šeit jūs varat redzēt. Te ir ar smalko spalviņu, principā tā ir kaligrāfijas spalviņa, un viņu mēdz pietiekuši biezā eļainā šķidrumā, un šitādus tas sazīmē. Šī te, piemēram, priekšmetā var redzēt, te ir apakšā reljefa pasta. Ķīniešiem arī bija reljefa pasta. Tur ir glazūra,
ar māla masu, kas ir piededzināta atsevišķi reljefā, un tad tas zeltījums pēc tam viņu ļoti skaisti izceļ. Un šeit jūs varat arī redzēt, ka te ir arī cita lustra. Tā ir perlamutra lustra. Viņai praktiski nav krāsa, bet viņa tā kā pērle. Jā, un tādi efekti, tie jau ir tagad modernie. Tajā laikā bija tikai reljefa pasta, bet šitie visi jau modernizēti, ka visādi efekti ir iespējami. Tagad tā ir platīna, un šeit mazu fragmentiņu jūs redzat, kur nav glazūra, pavisam cits efekts, un kur ir glazūra. Tātad tas, kas dod savu spīdumu, tā ir glazūra, un zeltināšana ir pa virsu. Mūsdienu apgleznošanas tehnoloģijas un zeltījuma tehnoloģijas ļauj izmantot visādus citus efektus. Piemēram, uz lustrām pēc viņu uzklāšanas var uzklāt marmoru, tāda marmorizēšana, un tad viņš sarauj to virsmu, un tad kā marmors izskatās, tad ir visādi efekti zem lustras reljefa pastas. Tātad tagad ļoti daudz efektu glazūras, un viņu palīg materiāli. Bet tāpat, pat cik dzelts ir, tomēr viņš lētāks nepaliek. Tātad ir parādījusies tāda tehnika, kā Ķīnā, tā arī Eiropā, kromēšana. Tas izskatās ļoti līdzīgs tādam zeltam, pavisam gandrīz vai nevar atšķirt. Tā ir tehnoloģija. Tur zelta nav vispār, un tā nav lustra. Viņi uzvedās principā un izskatās tāpat, tur, kur ir matēts, kur nav glazūra, viņi ir matēti, un viņa ir ļoti līdzīga. Un ir arī citas krāsas, ir vēl arī platīna un ir bronza. Tāpat mūsdienu tehnoloģijai ir raksturīgi vienkāršāki procesi. Tas ir dekoli. Un tās ir tādas novilkamās bildītes, kuras uzlīmē uz porcelāna virsmas un piededzina. Tā kā tur nav jāglezno, viņas jau ir masveidā ražotas. Rīgas porcelāna rūpnīcā bija plaši izmantot zelta apgleznošana detaļās, kā arī lielākas virsmas, kā arī šķīvju apvilkumi. Un vēl mākslinieki, kas strādāja rūpnīcā, viņi arī strādāja savus radošos darbus, kur varēja daudz plašāk izmantot lustras. Un principā šie te darbi, ko jūs redzat, tie nebija ražošanā, tie ir autora darbi. Bet strādājošo rūpnīcā autoru. Un tas lielais šķīvis, kas ir apgleznots tīri ar lustrām. Tur ir visādās krāsainas lustras, mākslinieks Agačaņjans. Viņam bija tāda, var redzēt pēc temperamenta, neraksturīga varbūt Latvijas temperamentam krāsas salikums un vispār kompozīcija, bet tas ir tāds ļoti raksturīgs paraugs, kā var gleznot ar lustrām. Un vēl ko es gribēju teikt, tā mēs mākslinieku sabiedrībā sakam, ka ar lustrēšanu var dekorēt, tad tā var būt kā krāsa, izmantot radošajā kompozīcijā kā daļa no gleznojuma. Tad ar viņu var nosegt kaut kādus defektus. Protams, gribētos pievērst uzmanību, ka strādāšana ar lustru nav tik vienkārši arī tehniski, bet arī veselības pēc ir ļoti jāuzmanās, jo tur ir stipra, spēcīga smaka, tādā veidā, kā viņi tagad ar tām eļļām un skābēm atšķaidīta, bet strādājot ir ļoti spēcīga, un rūpnīcās viņiem ir speciālas ventilācijas. Gleznošana ar lustrām ir kā pēdējais posms, tad, kad priekšmets jau parasti ir apgleznots, reti, kad glezno tikai ar lustrām. Lustrācijas ir domātas kā pēdējais krāšņais posms šeit, kas ir vajadzīgs. Tātad pati lustra, tad ir vajadzīgs šķaidītājs, kas principā varētu mierīgi būt aizstāvēts ar terpentīnu. Man ir pipete, lai to lustru neizšķaidītu tāpat, tātad es viņu ar pipeti varu ielikt zināmā trauciņā, jeb var atrast kaut kādus mazus konteinerus, kur to uzpilināt, jeb uz stikla paletes un dažādas otiņas. Un, starp citu, otiņai jābūt, ja tā ir, redziet, man viņas ir parakstītas, ja tā ir izmantota zeltam, viņi domāta tikai zeltam.
Ja ir platīna, un tad dažādas lustras es varu krāsainās. Es parasti lieku tur sarkana, zaļās atsevišķi un zelta saturošās atsevišķi. Savā starpā ļoti skaisti var jaukt arī lustras. Tā zelta saturošās savā starpā ļoti skaisti samazgas pēc pārpalikumiem vienā burciņā. Ļoti skaisti efekti var dabūt tādu lustru, kuru neražo. Viņi būs visādās krāsās, tiešām tāda lustrēšana. Bet tās oranžās, piemēram, atsevišķi, tās nedrīkst jaukt ar tiem, tāpēc, ka tur ir cits metāls, tur vienkārši var dubļi sanākt. Jā, un tad attiecīgi kādi instrumenti vai no spalviņu, tāda kaligrāfijas spalviņa. Jeb tāds instruments, viņš ir retāk dabūnams, tās spalviņas var tomēr vienkāršāk. Un šī tāda veida, tas ir nopirkts šeit Rīgā. Katru reizi to visu jāmazgā ar terpentīnu un dažādas otiņas. Un tad, tupināšanai švamītes. Jā. Tas ir apmēram viss. Un ja pēkšņi pēc lustrām, kas bieži vien paliek pirkstu atspiedumi, pēc dedzināšanas, viņi būs redzami kā tādi rozīgie vai lilīgi traipi, tad tāda speciāla arī keramikas veikalā nopērkama gumija, kas ir abrazīva, un ar viņu pēc dedzinājuma, ne tagad pēc dedzinājuma, tos traipus var notīrīt. Tā ir tāda svarīga lieta, jo tur gribot, negribot, vienmēr sanāk tās kļūdas. Tātad mums te ir šķīvītis, un mēs gribam zīmējumu pārnest. Šeit es noklāju terpentīnu, un viņš izžuva. Pusi no šķīve. Redziet, šitā te zīmējums, zīmēt nevar. Kur ir terpentīns? Daudz labāk. Tātad to es izdaru tikai priekš tam, lai to zīmējumu pārnest. Tagad, kur man ir zīmējums, tāda skaista lauva. Es viņu apgriežu otrādi, un kā mēs visi bērnībā darījām. Tagad tā, mēs nosmērējām pusi ar terpentīnu, lai varētu to zīmējumu pārnest. Tātad šeit mēs ar grafītu šitā te saštrihojām. Tagad es viņu pielīmēšu tajā vietā, kur man ir terpentīns, man arī līdz šejienai. Tagad tam zīmējumam tā kā jābūt pārliktam uz porcelāna šķīvi. To, ko jūs redzat, tie melnie, tas grafīts, viņš izdegs. Viņš beidzās. Redziet, cik labi ir zīmējums redzams. Tas ir tauciņš lustrām, pa cik tas ir vērtīgs materiāls, un ja viņš izžūst, tad viņš ir metams prom. Tur iekšā ir tāds padziļinājums, un kur to zelta pilīti var vienmēr ielikt. Vēl ir variants, ka var zīmēt ar šo te materiālu, ar šo te instrumentu, bet viņam vajag īpašo ļoti šķidru zeltu. Mums šobrīd tāda nav, un mēs starp citu ne ar zeltu strādāsim, bet ar platīnu. Bet tas ir stipri tas pats. Un tad mums vēl būs perlamutra lustra. Redziet, visas otiņas man ir atzīmētas, kur ir platīna, bet lielāka, man vajag mazāku. Tagad es izmantošu otiņu tikai, lai iepilinātu iekšā, lai neliet, tāpēc, ka, teiksim, ar šito kvantumu var noklāt, pusi no šitā te galda. Jūs jau šeit redzat krāsu, praktiski visas lustras ir tādās eļainas konsistences, brūnas. Dažas ir gaišākas, es domāju, ka šitā būs varbūt gaišāka, bet dažāda brūnuma pēc dedzināšanas tas atjaunosies metāls un kļūs par, teiksim, te pa platīnu. Redziet, mums traucē, nesmuku rod to efektu, viņš nav tik skaists, tāpēc, ka tur tā līnija traucē jums redzēt. Tā melnā, viņa pēc tam izdegs. Ar šo instrumentu līnija būtu vismaz 2 reizes biezāka. Tā ir mana slavenā punktiņa tehnika. Praktiski to tehniku, ko es tagad izmantoju, viņu vairāk domāta virsglazūrai, kad ar līniju. Jo tā neviens neņemās tur rūpnīcās, viņi noklāja virsmu un viss. Tāpēc tie dekoli arī ir izdomāti. Šito visu var, ja jāatkārto uz katru šķīvīšu vienu un to pašu, tad dekolu tehnikā, un es
uzlīmē bildīt un gatavs. Tā apgleznošana ir ļoti populāra, ar lustrām arī strādā daudz. Jā, jau nezīmē, bet jau sakrājās, un tas ir žēl to. Mēs tādā visus tos piliedus. Jā, mēs vēl, tie, kas regulāri, sevišķi ar zeltu, lustru strādā, mums ir atsevišķi ar zelta šķaidītāju pudelīte, kurā mēs mazgājam otas, un ar laiku tas šķīdinātājs kļūst par tādu lustru, tādu vienkārši mazgājot otiņas. Ar platīnu var to pašu darīt, tā kā man mājās tādas pudelītes ir. Parasti es demonstrēju savu parakstu. Tagad es jums parādīšu, cik mēs skatījāmies uz to trauciņu, kas bija ļoti skaistas mirdzums kopā veidojas, bet tas sastāv no tādiem te riņķīšiem. Tikai manā gadījumā tā būs platīna. Platīnu es tagad mēģināšu dabūt atpakaļ. Šeit arī principā varēja liet iekšā to pilināt, bet viņš tur noslīdēs, noderēs. Un redziet, es aiztieku, un tagad man šitie pirksti ir mazliet, un dažreiz pat vispār neredz neko. Bet ticiet man, šitas te, un es tagad tīrīšu to nost, un viņš jau nav paliks. Un viņš būs lielā. Tā, notīrīt, protams, mēs varam mēģināt ar terpentīnu 10 reizes. Ja grib vispār visu notīrīt, tad vislabāk ar acetonu, bet tā, cerams, ka es notīrīju, bet pat cik man pirksti tāpat ir. Katru reizi, kad es karos pudelītei, to vajadzētu ar ziepēm mazgāt rokas. Man tā otiņa ir, teiksim, ieliksim te ēnu, es parādīšu, kā izkrāso ar otiņu. Tas ir, ko dara rūpnīcā, vienkārši krāso ar otiņu. Es domāju, ka tādiem lielākiem traukiem dažreiz viņi pat nopūš, jeb vēl ir variants, ja ir liela virsma, tad uzklāja ātri ar otiņu un pēc tam ar tādu mazu švambīti patupina, lai ir ļoti vienmērīga. Tāpēc, ka lustra, viņa jau ir tāda lustra, viņa ir lustrīga, viņa nevienmērīga. Un te būs tāda, viņa būs pelēkāka, mazliet vilks uz lielāto. Šeit būs platīna krāsa, tā kā spogulis, te jau būs daudz, daudz mazāk. Jā, tās proporcijas, kādus metālus viņi pieliek pie dažādām zelta saturošām lustrām, protams, tā jau tagad ir tāda ļoti zinātniska laboratorijas, kas to dara. Zelts ir zelts, bet viņš ir antiseptisks tikai tad, kad ir piededzināts un viņu izmanto kā trauku, bet šī stadijā tā ir elpošanai, tā ir diezgan inde. Tā ir perlamutра lustra, vienkārši parādīt, ka principā visas lustras ir brūnas, un te būs mazliet savādāks tonīts. Un ar perlamutru gan nav jēga neko zīmēt. Re, kur ir perlamutrs, jā? Tāds viņš būs, tāds tā kā benzīns tāds. Perlamutrs mēdz būt arī mazliet ar tonīti, mazliet zeltenīts, mazliet zaļgans. Daudz nevar paredzēt. Labi, zelts un platīna ir diezgan konkrēta krāsa, ko mēs zinām, kur ir jāatkārtojās principā, bet šitās visas krāsainās lustras, viņas te ir uzklātas ar kaut kādu paņēmienu, laikam smidzināja, bet tā no rokas viņas diezgan raibas sanāk. Un lustras ir labi jāsakrata, tāpēc, ka cik tas ir no metāla, un tā garšīgā lieta, tā pareizā krāsa, viņa ir pašā apakšā, un tad dažreiz var būt neprecīza krāsa. Tā, jā, šitā būs jocīga zaļa. Tas gan brīnums. Tā viņas parasti ir dažāda brūnuma, bet vienalga tāda eļaina, galīgi nebūs tāda, kā viņa te izskatās. Un sevišķi zeltus es vienmēr turu kaut kādās tādās konteineros. Ja nomet pudelīti, tur uzreiz, hops, 300 eiro uz galda. Jā, redziet, cik nevienmērīgi klājās lustras, kad grib lielus laukumus. Un ko es tagad darīšu? Es tupināšu tikai, lai izlīdzinātu to krāsu, kamēr viņa vēl nav sakaltusi. Tagad viņa būs tāda vienmērīga, perlamutrīga. Labi, es kādu daļu atstāšu nesmuku no otras puses, lai pēc tam redz. Atstājam to raibumu, lai redz pēc tam, ar ko tas atšķirās.
tagad zīmējums ir pabeigts. Mēs gaidīsim, kad viņš izžūs, pavisam izžūs. Tāpēc, starp citu, lustru tik bieza nedrīkst klāt. Biezāk viņu uzklāja, viņu var vispār nulle. Viņa aizies gaisā, tāda nekas tur nepaliks. Jā, tagad jāizžāvē to. Tātad tā lauva mums būs platīnkrāsā, un te būs vienkārši perlamutrs. Un dedzināsim mēs to pie temperatūras ap 800 grādiem. Tā, un tad tā krāsa parādīsies, tas metāls atjaunosies un redzēsim to skaistu un spīdīgu. Principā visas krāsas, tā arī krāsas, kā arī lustras, viņas nav kaitīgas lietošanā pēc dedzināšanas, bet krāsa viņa iekūst iekšā porcelānā. Lustra tā ir tāda, tā kā filma, tāda pa virsu, plēvīte. Lietot viņu var, bet, kā jūs redzējāt, bieži vien šķīviem ir uz malas, nevis pa vidu. Vienkārši viņa norīvēsies nost, kā mēs tur redzējām uz kannas. Ja, tādā ziņā lietot var, bet sevišķi, ja tas ir zelts, ja, tā ir vērtīga lieta. Parasti ar tiem zeltījumiem ļoti bagāti krāšņi apgleznot šķīvi ir dekoratīvie. Bet lietot var, jā, protams, ēst var, bet tajā traukmašīnā mazgājumā neliksim, tāpēc, ka tas ātri, neko abrazīvu, arī nekādu abrazīvu švaumu nemazgāsim. Tā kārtīgi, uzmanīgi, jā. Un uz šī šķīvja parauga mēs varam redzēt, ka te jau ir 2 slāņi pēc dedzināšanas vēlreiz. Te bija kādi 6 dažādi zelti. Daži no viņiem ir tie glancētie zelti, tos nav jāpulē. Bet tie, kas te zaļāk izskatās, tos bija jāpulē. Un ir speciāls instruments, tāda kā stikla šķiedras otiņa, bet es biju ļoti alerģiska uz viņu, tie mazie stikla gabaliņi, es viņu nopirku un izmetu. Un ko es daru? Man te nav līdzi, bet dāmas zina, nagu pulēšanai ir tāda ne vīlīte, bet viņa ir ļoti tāda mīksta, pavisam nekāda, tur uz nulīti, tas pat nav tā kā nulles smilšpapīrs, bet vēl smalkāk. Ar to es pulēju. Es pat atradu savu tehniku, un es domāju, ka katrs mākslinieks, kas strādā vai lustrā vai ar visgazorām, atrod savus variantus pēc ilgiem gadiem. Tā pēcapstrāde varētu būt tā pulēšana. Jā, un tad tālāk vēl var turpināt gleznot šeit. Šeit noteikti tas ir tikai sākums.